Sveiki, te Džošs! Šodien Infographics Show jautājam, kāpēc viss ir novērtēts ar 4,5 zvaigznēm, bet viss ir slikts? Iepirkšanās tiešsaistē bieži apmāna un sarūktina. Šī sajūta ir īpaši spēcīga. Otrdienas vakarā pasūtot vakariņas, to aplūko 4,6 zvaigžņu burgeru ēstuvi piegādes lietotnē. Maizītes spīd gaismās, burgers sulīgs, salāti tik kraukšķīgi, ka šķiet ģenētiski modificēti, bet ēdiens atnāk baltā maisiņā. Maizīte ir piedegusi, burgers pelēks un salāti izskatās novītuši. Un frī kartupeļi, labāk pat nesākt. Čeks norāda, ka tas viss ir no Čilijas, kas atrodas 5 jūdžu attālumā. Iemesls parasti ir tās augtās spoku virtuves. Tie ir tikai piegādai paredzēti uzņēmumi, kas patiesībā nemaz neeksistē. Fiziskā restorānā var ieiet rūpnieciskā virtuvē, kur vienlaikus darbojas 15 restorāni. Tu domā, ka atbalsta meistaru burgeru ēstuvi, bet patiesībā ēd to pašu mikroviļņu šķīņķi kā citur, un tas ir tikai sākums. Viņi izmanto viltotas 5 zvaigžņu atsauksmes, lai ievilinātu tevi. Lasvegasā un Ņujorkā lielās ķēdes kā IHOP un Denny's izmanto nosaukumus The Meltdown vai Pappy Taco, lai slēptu savu slikto reputāciju. Viņi neveido labāku burgeru, viņi veido labāku aizkaru, aiz kura paslēpties. Un, kad The Meltdown atsauksmes nokrīt līdz 2,5 zvaigznēm, viņi nelabo virtuvi. Viņi izdzēš ierakstu, pārdēvē restorānu par Burgerzilla, iegādājas 500 botu atsauksmes un sāk no jauna. Tas ir kā spēle ar mainīgiem noteikumiem, kur tu zaudē. Tas neatiecas tikai uz Amazon vai restorāniem, arī Airbnb, kur vidējais vērtējums ir 4,8 zvaigznes, to pārnes uz mājām. Pēc jebkuriem citiem kritērijiem, piemēram, filmām vai videospēlēm, 4,8 no 5 būtu šedevrs, bet īres gadījumā 4,8 ir tikko dzīvojams. Lietotne soda saimniekus par nepilnīgiem vērtējumiem un bieži izmet, ja vērtējums nokrīt zem 4,3. Saimnieki ir izmisuši. Viņi apmaina atsauksmi pret lētu vīnu un zīmīti, kas lūdz labu vērtējumu. Empātija tiek izmantota kā ierocis. Duša bija augsta, gulta kā akmeņi. Bēniņos dīvainas skaņas. Tomēr saimnieks bija jauks, negribu bojāt viņa dzīvi. 5 zvaigznes? Vērtējumi neatspoguļo notikušo. Sistēma radīta uzticībai, bet izveidoja ķīlnieku situāciju. Visi melojam, lai saglabātu mieru. Tu neesi vienīgais šajās lamatās. Lai saprastu, kāpēc internets un pasaule kļūst par viduvējības fabriku, jāaplūko Gudhārta likums. Kad rādītājs kļūst par mērķi, tas vairs nav labs rādītājs. Kad cilvēki sāk manipulēt ar sistēmu tikai, lai sasniegtu konkrētu skaitli, tas zaudē nozīmi. Tagad tas skar visas mūsu dzīves jomas. Slimnīcas un ārsti tiek vērtēti pēc pacientu apmierinātības aptaujām, jo tādas sistēmas kā Medicare saista atlīdzību ar šiem rādītājiem. Tas šķiet labi, visi vēlas apmierinātus pacientus. Ja zvaigznes ir mērķis, aprūpe kļūst par izrādi. Ārsti pārlieku izraksta antibiotikas vai pretsāpju līdzekļus, lai izvairītos no sliktāka vērtējuma. Pacienti aiziet neapmierināti, atstājot 3 zvaigžņu vērtējumu, un tas nav tikai teorētiski. Apvienotajā karalistē NHS nosaka gaidīšanas laiku mērķus, tāpēc slimnīcas sāka apiet sistēmu. 2010. gadu vidū skandāls atklāja, ka vadītājs sagrozīja datus, lai sasniegtu mērķus, izraisot pacientu nāves gadījumus. Tas ir klasisks kobras efekta piemērs. Neparedzētas sekas, kad Briti koloniālajā Indijā maksāja par nogalinātām kobrām. Vietējie iedzīvotāji audzēja čūskas peļņas dēļ, un pēc tam tās izlaida. Kad programma beidzās, situācija pasliktinājās. Ja tas šķiet biedējoši, pagaidiet, kad sāksim runāt par sociālajiem tīkliem. Patīk sekotāji un iesaistes rādītāji, agrāk bija popularitātes vai kvalitātes mērītāji, tagad tie ir kā valūta. Ietekmētāji pērk viltotus sekotājus no botu fermām, lai mākslīgi palielinātu auditoriju un iegūtu sadarbības. Tādas platformas kā Instagram vai TikTok algoritmiski atalgo virālus trikus vairāk nekā saturu ar vērtību, tāpēc satura veidotāji ražo klikšķu ēsmas sīktēlus un dusmu izraisošu saturu. Agrāk YouTube skatījumi nozīmēja reālu skatīšanos. Tagad boti automātiski palielina skatījumu skaitu, apmānot algoritmu. Neaizmirsti abonēt, jācīnās ar botiem. 2024. gadā lietotāji ievēroja, ka populārākie ieraksti ir pārstrādātas mēmes ar botu patīk atzīmēm, izspiežot īstās balsis. Galvenais mērķis ir iesaiste, nevis autentiskums. Tu ritini, pieskaries, ritini vēl. Visi ietekmētāji izskatās vienādi, smaida kā kartona figūras perfekti apgaismotā telpā, un tomēr tev ir garlaicīgi. Mēs to redzam pat darba tirgū, gadījuma darbu ekonomikā. Padomā par LinkedIn ieteikumiem vai darba izvērtējumiem. Priekšnieki nosaka KPI, jeb galvenos darbības rādītājus, piemēram, pārdošanas kvotas.
Ja sasniedz šo skaitli, saņem bonusu, ja nē, meklē citu darbu. Tāpēc darbinieki apiet noteikumus. Pārdevēji uzspiež produktus kvotu dēļ, kas rada preču atgriešanu. Zudusi uzticība zvanu centriem. Aģenti steidz sarunas, neko neatrisina, bet uzrāda efektivitāti. Ciešam mēs. Apsēstība ar cipariem posta gadījuma darbu ekonomiku. Uber vadītāji piedāvā neveiklu sarunu un piedāvā ūdeni, jo, ja vērtējums ir zem 4,6 zvaigznēm, viņus var deaktivizēt. Atlīdzības struktūra liek viņiem strādāt pēc rādītājiem, nevis sniegt patiesu pakalpojumu. Sliktākais - šīs 4,5 zvaigžņu pasaules cena ir smaga nasta tev. Tu esi kļuvis par neapmaksātu kvalitātes kontrolieri visai globālajai ekonomikai. Katrs pirkums, piemēram, tosteris, prasa stundām ilgu izpēti un nogurdina. Vispirms tev jāignorē visas 5 zvaigžņu atsauksmes, jo tās visticamāk ir viltotas. Otrakārt, tu meklē 3 zvaigžņu atsauksmes, jo tur slēpjas patiesība. Parasti 3 zvaigžņu atsauksmē cilvēks saka, tosteris labi grauzdē, bet vats par īsu. Treškārt, tu pārbaudi fotogrāfijas, lai pārliecinātos par produkta īstumu. Tad skaties Reddit, vai par to runā cilvēki. Tomēr tevi var apkrāpt, un tu ciet no atsauksmju noguruma. Pat vienkārši lēmumi, kuras ziepes pirkt, kuru filmu skatīties, pie kuras zobārsta doties, prasa rūpīgu izpēti, lai pārliecinātos, ka tevi neapkrāpj, jo neusticies zvaigznēm. Tu meklēsi Google labākās skriešanas kurpes 2026. gadam, bet šos sarakstus bieži pārvalda lielās kompānijas, kas pārdod šīs kurpes. Blogeri saņem samaksu vai izmanto partneru saites, lai pārdotu tev šīs preces. YouTube eksperti bieži saņem bezmaksas preces ar līgumu, kas aizliedz minēt trūkumus. Tas atspoguļo mirušā interneta teoriju. Lielāko daļu interneta satura vairs nerada cilvēki cilvēkiem. To rada roboti, lai apmānītu algoritmus un parādītu nogurušiem cilvēkiem, kuri nepamana atšķirību. Paskaties uz ātro modi un dropshippingu. Instagram vai TikTok redzi neticamu apģērbu reklāmas. Lina krekls par 15 eiro vai zābaki, kas izskatās kā no modes skatas, par 25 eiro šķiet izdevīgi. Šiem uzņēmumiem nav noliktavu, tie neveido apģērbus, bet atrod lētus produktus vairumtirdzniecībā. Viņi zog fotogrāfijas, uzliek 400% uzcenojumu un izmanto tās reklāmās, kad paka atnāk. Pēc 3 nedēļām krekls izrādās 100% poliesters un taustās kā plēve. Zābaki lietu izjūk. Mājaslapā ir 5000 atsauksmju, lielākā daļa nopirktas lēti, un šī krāpšana izplatās ātrāk nekā tu domā. Amazon tagad parādās ar mākslīgo intelektu veidoti ceļveži ar nepatiesu informāciju un nederīgām kartēm, bet tiem joprojām ir 4,5 zvaigžņu atsauksmes. Meklējot vienkāršu recepti, jātin cauri 4000 vārdu izdomāts stāsts, kas domāts Google robotiem, nevis mūsu izsalkumam. Sociālo mēdīju komentārus piepilda roboti ar frāzēm kā lielisks ieraksts, lai veicinātu iesaisti citu robotu ierakstos. Tā ir pašatjaunojoša sistēma, kurā tu esi ierauts. Tā ir atgriezeniskās saites cilpa, kas pati sevi uztur. Algoritms vēlas iesaisti, roboti nodrošina iesaisti, reklāmdevēji maksā par iesaisti. Tu esi tikai vērotājs. Ērtības vārdā nodotā kontrole lika saprast, ka ērtība bija meli. Preci var saņemt 2 stundu laikā, taču tā var būt nepareiza un saplīst 2 nedēļu laikā. Ieguvēji ir tikai pārdevēji. Viņi zina, ka tu vispirms skaties zvaigžņu vērtējumu un tikai tad cenu, un reti šķirsti tālāk par pirmo lapu. Viņi pārvērš tavas smadzenes par ieroci pret tevi. Uzplaukums beigsies ne naudas, bet uzticības zuduma dēļ, kad 4,5 zvaigžņu vērtējums vairs neko nenozīmēs. Mēs vairs neusticamies algoritmiem, bet klausāmies īstās balsīs. Plaisas jau redzamas. Ja Google meklēšanai pievieno Reddit, tas ir pirmais signāls. Sākas atgriešanās pie atlasīšanas. Nākotnē marķējums cilvēka verificēts vai cilvēka pārbaudīts būs augstākā luksusa zīme. Eksperti saņems atlīdzību par testēšanu un godīgām atbildēm. Varbūt cilvēki atkal kļūs svarīgi. Pārējām no apjoma uz vērtību. Lietotnes vairs neiesaka, kas tev patiks, bet novērš uzmanību. 4,5 zvaigžņu vērtējums vairs neder. Nākamā fāze nav vairāk zvaigžņu, bet gan gudrāki filtri, labāka spriestspēja un uzticēšanās cilvēkiem. Vēlreiz, tagad ej un noskaidro īsto iemeslu, kāpēc iepirkšanās centri cieš neveiksmi vai arī noklikšķini uz šī video.